Dārgie skatītāji, Dievs nav miris. Ir miris kaut kas cits. Tieši tā. Šodien mēs izvadīsim mūsu kolēģus, skečī ziņas, savā raidlaikā mūža noslēgumā. Skečī ziņas bija kā tāda bērnības trauma, kuru labāk ir aizmirst, nekā risināt. Tieši tā. Un šī trauma neietvēra sevī ne vardarbību, ne lambvārdus. Pat nebija ne pilītas alkohola. Tā kā pat krustāvs nevienreiz nemēģināja to pirkstu kaut kur. Nereizi. Garlaicīgi. Diezgan. Bet bija smieklīgi. Bija humors. Bija rakstnieki visticamāk daudz, ja tur. Nosacīti. Saprotat, kaut kas tāpat nav līdz galam ar to rīdzinieku humoru. Mums tādā ziņā ļoti paveicies, kad tu esi no Talsiem. Jā, taču, saprotu, man liekas, viņi bija pārāk saspringuši. Man liekas, viņi rāvās tā, ka dirsa bija pūtās. Domā, viņi taču... Saproti, tā kā vajag relaksēties, vajag, saproti, tā kā atbrīvoties, vajag, uzdzīvot brīžiem. Tu nevari vasarā staigāt ar Doku Marteniem un domāt, ka tu esi normāls pieskaitāms cilvēks, saproti? Vismaz tagad būs miers. Kā Dieviņš dod šodien. Viņiem bija arī diezgan liela radošā komanda tajā visā pasākumā. Kas tas par leņķi ir? Tas ir rekords, skatiet. Nofilmējiet arī visu no vēl viena leņķa, lai palielinātu raidlaiku, ja nepieciešams, un kaut ko ieliktu TikTokā. Vienkārši uzmanīgi. Jā, kolēģiem bija tātad skaņotāji, kostīmu departaments, kafijas mašīnas un Zaķu salas monolītiskā infrastruktūra. Bet jāuzteic arī talanta atlase Mārtiņš Dīnsbergs. Jā. Jānis Kreičmanis. Tieši tā. Anna Marta Daudere. Un tas jautra līdzi. Jā. Viņi visi ir forši pipari, bet es domāju, vai viņi paši zina, ka tas bija sūds, ko viņi taisīja? Es domāju, izbeidz. Es domāju, ka jā, jo pašam jau savi sūdi nāsīs necārtās. Īpaši, ja tu vēl dirsu slauki ar naudu. Dirsu? Nē. Atklāt, ka mēs varam to teikt. Tas taču nav budžets, mēs visi palielam varam teikt. Bet tev ir tas flash drives ar visiem viņu video. Jā, paņēmu. Sākam? Beidzam. Jāni nāc noslauki savus grēkus no šīs dīvāna malas. Omen, omen. Katru dienu es arvien vairāk gribu dzīvot mucā. Omen, omen. Brīvais tirgus, alus un slampas. Ko gan vēl modernam cilvēkam paciest vajadzēs? Omen, omen. Televīzija ir mirusi, lauznis ir viss, kas palicis, pēc tam būs tikai ciešanas. Omen. Pulkens ir pēc 15 čīl. Mums ir dziesmas pasūtījums no Matīs Reziknē veltījums Robertam Meloni. Baudam un klausamies. Mums kāds nokopēja. Kas? Nokopēja mums kāds. Kur? Sapnī. Kādā sapnī? Manā paurī, manā galvā sapnī mūs kāds nokopēja. Nevis kāds, bet tas puisis ar tajām brillēm un tajām tvīdu žaketēm un to fucking finansēja. Tas no tās televīzijas, kas visu laiku dīvaini drebinās sēžot. Televīzijas. Tas ir slikti? Tas ir tā kā ēst kāpostu katru dienu. Tad tas vienkārši nešķist garlaicīgi. Pirmām kārtām tu esi apkopējis galvniecības uzņēmumā. Iznes miskasti un pēc tam skaties, vai tev vēl būs garlaicīgi, ja? Un otrkārt, kāpēc uzreiz jāpārmeti kāpostiem? No visiem dārziem kāpostiem. Burtiski kāpostiem, vienkārši katru dienu viens un tas pats. Tas ir tā kā... Viņi nokopējuši mūs, izdarījuši to sūdīgāk, un viņiem vēl kāds par to samaksā.
Padomā par to. Nu labi, ko tu piedāvā? Kas man ir piedāvājumā? Padomā par šito, bļa. Jā, padomā par šito. To es arī piedāvāju.